Ko darīt ar citu kritiku? Algoritmiem viņi patīk, jo komentāri rada dzīvīgumu, dalīšanās, pieglabāt tos video, tas rada dzīvīgumu. Tas algoritmiem tikai parāda to, ka, jā, šitas patīk, šo cilvēku skatās. Taču mēs jau runājam par tavu personīgo, emocionālo labbūtību. Un ja nāk tāda kritika, kur tev sauc par smirdeli vai kāds sūta tevi nomirt kaut kur, nav tas patīkami. Taču, ja tu vari sevi apkopot tādu nostāju, ka tas viss ir savā ziņā labs materiāls, uz ko tu vari skatīties un uzlabot, varbūt man neizdodas īstenībā nokomunicēt tā, kā es gribēju. Es iespējams gribētu citādāk. Tad uzreiz var uz nākošiem video jau var pārdomāt un uzlabot kaut ko. Jo kaut kādā ziņā video ir triggerējis cilvēku, viņš ir spējis ierakstīt kaut kādu komentāru, iespējams, viņš bija briesmīgs komentārs. Ļoti daudz mums tādi ir mūsu sociālos, bet tas varbūt nav tikai mums, tas ir daudzos arī citās valstīs. Tāpat ir. Tas, ko es gribu teikt, vienmēr ir izslēgt komentārus. Cilvēki arī tādā, vienkārši izslēdz komentāru sadaļu, bet tajā pašā laikā ir ok, ja cilvēki raksta. Dažreiz nāk prātā senais teiciens, ko es iemācījos no Dale Carnegie, nekad nestrīdies ar muļķi, jo viņš novadīs līdz savam līmenim un sakā uz tevi ar pieredzi. Ja tu redz, ka tu sazinies un komentējies ar muļķi, tad labāk vienkārši ignorēt, nobloķēt, aizvērciet. Ir daudz opcijas, kā mēs varam kontrolēt sociālo tīklu komentāru sadaļu. Bet ja tu redz, ka tur tiešām kāds ir apjucis, tikai viņš vienkārši ir agresīvs, vulgārs un tā, dažreiz ir vērts no tā cilvēka uzzināt vairāk informāciju, jo viņš iespējams ir paslēpis kaut ko tādu, kas varētu noderēt taviem komunikāciju cilvēkiem, klientservisam vai pārdevējiem. Tā kā ir vērts radīt saturu, parādīt viņu tautai un paskatīties, ko tauta par to saka. Iespējams, viņi nesaprot, par ko ir runa. Un tad tev ir iespēja izglītot.